Turpinām mūsu iesākto sarunu. Ja kāds šo video klausās pirmo reizi, tad noteikti paskatieties arī pirmos video. Un turpinām. Mēs ļoti labi zinām, ka katrs cilvēks šajā pasaulē vēlas būt laimīgs. Bet priekš laimes katram no mums vajag kaut ko savu, jo katrs redz laimi savādāk. Un kur tad gal galā ir tas punkts, līdz kuram aizejot, tu varēsi savu godīgi pateikt, ka tu patiešām esi laimīgs. Bet šeit ir ļoti svarīgi runāt tieši par sevi, nevis par citiem, jo tādas frāzes kā es būšu laimīgs tad, kad pasaulē būs miers, es būšu laimīgs tad, kad pārējie būs laimīgi, tās nav par tevi. Mēs tagad runājam tikai un vienīgi par tevi. Un es tev varu atklāt vienu ļoti vienkāršu lietu. Laimīga dzīve sāksies daudz ātrāk, ja tev būs divi pamatresursi, un tas ir laiks un nauda. Un tagad paņem papīra lapu un uzrakst, kas tev pietrūkst priekš laimes. Vari vienkārši apturēt video un izdarīt to. Un pēc tam, kad tu to būsi izdarījis, tu būsi pārsteigts, jo viss tās, ko tu uzrakstīji, lielākoties tiek sasniegts vai nu ar naudas vai ar laika palīdzību. Patiesībā, lai būtu laimīgs, ir vajadzīgs abas šīs sastāvdaļas. Jā, laimi nevar nopirkt par naudu, bet tā risina 95% visus jautājumus. Un es domāju, ka man tev tas nemaz nav jāpierāda. Tu pats to ļoti labi saproti, ka ar naudu ir dzīvot daudz vienkāršāk nekā bez tās. Paskatīsimies piemēru. Pirmā situācija. Tev ir daudz nauda, bet tev nav brīvais laiks. Tu strādā 24/7, un tev patiesībā nav iespējas apstāties, jo tik līdz tu apstāsies, tu vari pazaudēt visas savas finanses. Tad vai šajā gadījumā var runāt par pilnu laimi? Paskatīsimies otru situāciju. Tev ir laiks, bet tev nav naudas. Vai tu būsi laimīgs šajā situācijā? Kāds varbūt teiks, ka jā. Kāds varbūt kļūst par dzen budistu un apgalvo, ka ir 100% laimīgs. Bet agri vai vēlu dzīve tevi noliks aci pret aci ar suro patiesību, un tev atnāks atziņa, ka materiālie labumi tomēr dzīvē ir svarīgi, lai cik to arī nebūtu apgaismots un apgarots. Tāpēc tikai ar patiesu pasaules redzējumu var sasniegt panākumus. Tikai saprotot, ka man viss ir labi, nemaz nav tik labi, tikai tad tu vari virzīties tālāk. Tāpēc sākumā tiec skaidrībā ar saviem mērķiem, pieņem un apzinies, ka bez naudas tu pie saviem mērķiem netiksi. Tātad es domāju, ka klapas to esi sev noņēmis, un nākošajā video mēs turpināsim skatīties, kā tu vari virzīties savā laimes virzienā un kas tev priekš tā ir vajadzīgs. Seko līdzi, lai nepalaistu garām nākamo video.